Antvers, viņš brauc ar mopēdu. Jā, sākās jau mopēdu. Viņš man vecākais brālis, viņam jau ir mopēdu daudz visādi tur. Īstenībā viss sākās to, ka pamatskolā gāja kaut kādās pirmās klasēs, man liekas, man tēvs savas mājās un zinu, ko es savu nopirku. Un ko tad tu nopirki? Mopēdu apzaktu. Tāpēc mēs salikām un izzinājāmies. Un tad jau tur sākās upgradeot mopēds choppers, mopēds kartings. Tā jau nākošais solis bija kartings. Kartings, pat viņš pat ir, viņu vēl parādīt, izjaukt. Kā jūs jāparāda? Nopirkāt vai ko? Vai kā dabujāt? Kā viss? Jā, tas bija piepirkts daļai, tur tās puses izjaukts, iekrāmēts ir iekšā. Siguldam. Kursa biedriem, kā tā sauc, ne? Kursa biedriem bija, dabējām tā braucam arī. Izzinājāmies. Tas bija nākošais solis. Ir redzēts arī uz Paskals šosei, vai kā viņš tāds, ja? Jā, Paskals šosei. Likāt lielāks ripuļus? Nē. Lielāk motori iekšā. Un izzinājāmies. Tad mēs izdomājām, nu jā, tad jau nākošais solis bija tāds, ka vizinājāmies, un kaut skatās puiši uz pa lielu priekš tā maz atvarēt, vai kaut ko lielāku. Tad mums piedāvāja kaut ko līdzīgu. Kurš gads tas ir? Kurš gads? Tas bija 98. Šitien jau tā kā veterāni jau, ne? Nu, ko, tad mēs vienkārši ap šķūnu braukājām. Tagad jau arī ap Twitter šķūņiem vienkārši. Tad izaug jau lielākiem. Jā, ieguva pirmo bagiju. Kā? Vecu sapuvušu izkastu. Pirkāt? Simboliski. Jā, simboliski sampirkāt. Bija laikam ar vācu motoru. Tas bija leģendārs bagijs, kurš brauc bija Bolskā. PSRS savu kādos mēs mazvai čempions. Tad mēs viņu salikām, pabraucāmies. Īstenībā tad bija baigais pārrāvums. Nezinu. Meitenes droši vien neinteresēja vairāk, un tad kaut kāds gads viņš stāvēja rūsēja. Kaut kā pavilkās atkal. Meitenes sāk jau, apnikt vai piebesīt, un tad mēs sākām ieties tālākam ar bagijiem. Kaut ko tur mainījāt motoru? Tajā pašā tika ielikts vēl Audi motors ar visu Audi kādu. Bija vēl viens bagijs, kurš tika no nulles uzbūvēts šeit. Tad mūs uzaicināja tāds puiši, skatījās, ka mēs viznāmies, viņi uzaicināja uz Aknīsti, ir tāds lonkas. Bet no sākuma visu laiku ap šķūni, ja? Jā, viznājāmies Pa visu. pļavu. Kaimiņienes, dusmīgs, kā es ņemtu metru grābekļiem, spaļņiem, visu kaut ko. Viznājāmies, mūs uzaicināja uz turien, tad mēs domājam, ko tādu vecu. Uz kurien uzaicinājāt? Vecu uz to Akka, tas ir Jēkabpils. Jēkabpils rajons, amatējāt Vīka, var nosaukt tā. Uzaicinājās turien, bet mēs domājam, ka mēs tādu nesmuku sarūsējuši brauksim. Tur visiem būs izsmiet. Tā, uzstāp vēl viens, pusotras gads pagāja, viens, divi bija gatavs. Aizbraucām uz turien. Starp citu ar ļoti labiem rezultātiem mums pa izbrīnu nostartējām. Konkurence startētāji, ir šobrīd liela, top jauns tāpēc. Jūs vēl tā kā maucat tajā bagiju klasē, ja? Tur ir diezgan daudz. Šitien Garkalnē tikai tāpat, ja? Tuvāk. Mums jau ir tā sasodītā. Lētāk sanāk, vienkārši aizbraukt uz Garkalnes būšanu, tad aizbraukt. Vienu gadu pabraucām pie jums, Garkalnē. Garkalnē interesanti ir kā savādāk, nav tas, ja nepiedalās tajā krosā, to braukšanu, tie ir kaut kāda meistarība vairāk, teikt, nekā barāk, kad tu nesies, un tu brauc kā sanāk. Ja brauc viens pats uz laiku, tad tu pafunkērē kā nobraukt ātrāk. Ir savādāk. Visi brauc ar bagiem? Bagijas ir domāts priekš. Vienu reizi laikās, vienu vai divas reizes ir brauc visi. Man bija divi. Man divu reizi. Jau pieslēdzās visi braucēji, tad mēs viņu tā sirsnīgi eksploatējām. Tas nebēda. Ko jūs šitien būvējat? Tas ir ziemas auto, tas ir viņa projekts vairāk. Ļoti spītīgi. Arī Audi 80, ja? Ļoti spītīgi Tas mašīna. pat ir 90 un 80. Jau kaut kāds, jūs esat kaut kādi jau trešie, kurus dzirdu, kuriem garāžā stāv tieši šie. Nu, no Garkalnes džekiem, ja? Nu, tie, kas brauc. Vēl garāžās stāv 3. Es tev saku, točina, visi traki tā kā šito, būs drīz Audi rallijas. Vēl viena no dārgākām mašīnām es esā. Tā relikvija jau antīgi jāpaliek. Kvatriķis? 90. Quattro, tā ir 85 jau antīgs jāpaliek. Tagad jau pāriet jau uz burbuļiem ziepļu skaidrs. Šitais ir jums tā kā boksi, ja? Pirms tam tā kā jums bija tas bagijs, jums bija garāža? Augstais angārs. Tad bija vienkārši ļoti liela vēlme. Entuziasms bija tāds, ka mēs tur salām ziemās metinājām un uztapa bagijs. Tagad mēs nospļāvāmies un izlipām. Padzinājāt tālāk un uztaisījām garāžu. Padzinām tālāk aitas un uztaisījām garāžu. Bet ir garāžā vai kaut kāda siltumiņa vajag. Cik jums tāda mašīna vispār ir te?
3 mašīnas? Nē, varbūt vairāk. 3 projekti, un tad vēl citādi. Visādi citas mazās Tas nāk, izklaides. parādās pazūd. Pasaki visus projektus. Pirmais ir Bagijs. Bagī projekts, tad ir jāatzīst tas, un tad man ir BMW projekts. Šosei ir vairāk. Tik sāniski braukts. Patīk sānā. Tas ir top lēnām. Jūs strādājat arī kā servis vai visu? Es standārta mašīnas remontēju, arī sportam kaut ko uzbūvēju. Nu, tas jau nav kā hobijs, ne? Rītdals vādas sasien, mēs pačakarēju prātī. Šavēju dzēlu. Ar ko jūs braucāt pēdējā? Bagīs orientēs. Ne, nebija ziemā. Jūs ne... Es vēl neesmu braukuši ziemā. Mēs līdz ziemai teiksim. Ceram, ka brauksim šo ziemu. Ceram, ka šodien varbūt rūks pareizi. Jānis Lepsis man nostimulēja nenormāli ar to, ka aizdošot man ziemas zāģis, tāpēc es viņam arī tā mēģinu pieiet nopietni uztaisīt, lai viņš nesadalās, ka mēs arī ziemā droši vien nebrauksim. Skatos rasējumi. Jā, mums ir ļoti laba sadarbība ar draudzību ar vienu bujas inženieru, kurš šodien diemžēl nevar ierasties. Aizņemts cilvēks, kurš zīmē. Vispār viņa idejas, viņš zīmējas, projektējas, reiķinājās, mēs izpildītāji. Tu viņu plāno pabeigt un kad... Vai šī tāds jautājums, nezinu, es grūti atbildēt. Nu, jūs gribat vasarā viņu... Visiem ir atkarīgs. Mēs jau gribējām šovasar. Bet jums taču bija viens Bagijs. Jā. Tas vairs nav pārāk. Kas pa vainu? Zin kā, kad nav stimuls otru pēsīt lielāks. Un lai citiem labi braucās. Arī ar to. Tipa šito mēģināt pabeigt, ja? Un vasarā gonka. Es nezinu, kā mēs viņu pabeigšu. Vasarā. Vasarā gara, varbūt vasarā pabeigšu. Īstenībā tā, ka nevar ar viņu... Es uzskatu, ka rāmi. Ok. Lai vēl kādam tāds būtu. Motors, cits mēģinājums. Šis ir 2,2 litri turbo. Ne tiem pašiem labākajiem. T3 pasē laikam iet, bet nu, tur pretinieki ir ar 4-līdzīgiem 500 zirgu monstriem. Turbo. Laikam nebūs prātīgi uz balstu pieteikties braukt. Lai man pieturtīs, kas domāja, ka es turēju braukšu. Dažreiz liekas, ka būvē vairāk būvēšanas pēc nekā domāt, pēc laikam patīk. Uz tā momentā, kad pabeigs, varēs teikt, laikam grūti tā pateikt, kad ir tā lieta, kad ir tas moments, kad ir pabeigts, jo es laikam būtu tās, tad droši vien, kad pabeigs, tad būs atkal grūti jādomā par ko jābūt. Vai nu atkal meitenes, vai kaut kāds cits braucamais.